Tā, nu vēl viens braucošais video kārtējais. Vai jau neskaitāmais. Tā, nu ko es varu labi pateikt? Jādomā. Tādu, kas baigi man tagad galvā nāk diez vai neko. Bet, ko es varu pa sev pateikt tagad, ir tas, kad tā kā tādā, es nezinu, nu tā kā tādā maratonā, tā kā hokeja nometnē ir būts visi tie semināri, tā kā tādā maratonā vienkārši noblēsts. Un tāda sajūta tagad tu tā kā esi, nē, nu tu jau esi, bet nu tā, ko darīt, kāpēc, ko es īsti esmu, ko es īsti daru. Un kāpēc man tas vispār jādara, ir tāda bišķiņa tāda jocīga galva. Un otrs ir, pēdējā seminārā bija baigais tāds, es jau pēdējā brīdī domāju, moška nevajag viņu taisīt, moška nevajag. Un tad arī bija, pēdējā seminārā bija tā kā tā, varētu aiziet vienkārši paēst un gulēt labāk. Bet tas nekas, tas, zin kā, treniņš. Otra lieta ir tas, ka arī tie pēdējā bija tā, ka daudz ko tādu vērtīgu pastāstīja. Nu, vismaz man liekas tādu daudz ko interesantu, varbūt nedaudz noderīgu, bet vēl viena lieta ir, kad tā pati galvenā lieta ir, kad ir grupa cilvēku, kas nesaprot vienkārši, par ko viņš runā. Kas ir tāds vispār manifestācijas, kas ir vispār frekvences, kas ir... viņi pat nesaprot, kas notiek. Un līdz ar to sanāk tā, ka ir daļa cilvēku, kas atnāk, viņi aptuveni nojauš kaut ko. Nu, piemēram, tur bija viens jautājums, kāda apziņa uzzīmē to, kas ir aiz līkuma. Ja tu esi cilvēks, kas ir dzīvojis fiziski dzīvi visus savus padomu laikus, vai arī tu esi cilvēks, kas vispār nekad tā kā balta lapa vispār par ko viņi runā, kāda apziņa, kāds līkums. Aiz līkuma ir tas, kas tur ir, tur nekas cits nevar būt. Un tad viņiem ir tā, par ko viņi vispār runā. Un kāda apziņa, kāds līkums, kas ir apziņa, tas ir tikai tādas klusas teorijas viņiem, viņi tā nesaprot. Un tad arī tas, galvenais tad ir tie, kas tā kā stum uz priekšu, gāze beidzās. Tie ir tādi, kas stum uz priekšu, vajag ātrāk. Bet, nevis ātrāk, bet, tur vēl vienu vajadzētu semināru, vēl vienu semināru. Tur vajadzētu varbūt to, varbūt šito, varbūt tā, varbūt šitā. Varbūt vajadzētu kaut kādu rakstu, kaut kur ielikt, varbūt plakāts izlikt, teiksim, ir tāda cilvēka grupa. Un tad ir tā, jā, bet jūs jau pat nesaprotat to, kas ir pasniegts un kā to izmantot, un jūs jau domājat par nākošiem soļiem. Un tad rodas tāds, ne jau pārpratums, bet tāda, tas kaut kur steidzamies. Nekur jau nesteidzas, nekas nav jāsasniedz. Atgriežamies atpakaļ. Sāksim ar to vispār, kāpēc mēs to dzirdam, nevis kā to izmantot. Sāksim ar to, kāpēc tas notiek, nevis atkal, ko mēs ar to darīsim. Un tad tas viss tāds ir interesants. Tas viss tā paliek sasteidzies. Otra lieta ir, kad tur bija viens Mārcis, viņu sauc, es īsti neatceros, kad viņš sāk uzdot jautājumus tiem čuvakiem, viņš ļoti iepatikās uzreiz, tāpēc, ka viņš uzdod jautājumus, beidzot ir cilvēks, kas uzdod jautājumus, kas interesē viņam pašam, kas viņam tiešām interesē. Jo parasti atnāk cilvēki paprasīt par to un to frekvenci, vai es viņu izmantošu to iekārtu. Un tas ir apmēram tā, man pasaka kaut ko priekšā, es tāpat to nedarīšu. Ja? Es esmu kaut ko dzirdējis, es nezinu, kas tas ir, ko tas nozīmē, bet tāpat nevajag to dzirdēt, ne arī zināt. Tas vienkārši ir tāds prātaļojums. Un tad bija tas puisis, kuram tiešām interesē lietas. Un tad uzreiz tas bišķiņ izmainīja to visu, to būtību. Jo pašā cilvēki ļoti daudz ko ir salasījušies un vienkārši nesaprot. Un tad viņi nāk tā kā, ko tas nozīmē, kāpēc ir tas, šitas, varbūt tas, varbūt šitas. Viņi neuzdod jautājumu, vai drīzāk tā, viņi aizmirst par sevi visu citu domu priekšā, bet tieši tas Mārcis bija tajā gadījumā tāds spilgts piemērs, kad viņš prasīja par sevi bez citiem. Tā kā man tiešām interesē, vai tas ir bijis tā, jo tas man interesē. Tas ir tā kā puzlis, kas man ir iztrūks, tie kauliņi, man tas interesē. Un ka tā ir tā būtība, tam visam procesam.
Nākošais ir citplanētieši. Nav tas citplanētietis, tas ir citas civilizācijas. Tas vairāk ir tā kā, varētu teikt, garīgs skolotājs, vai ne? Tas nav citplanētietis. Tagad citplanētieši čanelingo, viņi vairāk ir tādi paši kā cilvēki ar domu, ka kaut kas ir jāsasniedz. Kaut ko atrisināt vai ko, nezinu, kas ir jāatrisināt. Tā kā esībā. Viņi neko nerisina, viņi vienkārši ļaujās būt, viņi ir. Viņi pat nedomā, viņi tā, viņi, protams, domā, bet, viņi ir savādāk. Kas vēl? Vēl mājaslapā skatījumi šitādi ir, kad ir, nezinu, vairāk, protams, ne jau tur miljardos aiziet, miljonos, simtos, tur, nezinu, 100 skatījumu, 100 skatījumu, 400, 500, tā kaut kur pagaidām. Cilvēkiem interesē, bet vēlreiz, tas vēl viens būtiskais princips ir, un pats galvenais, manuprāt, ir neaizmirst nozīmi tam. Neaizmirst nozīmi, nepadarīt to par kārtējo prāta iespēju prātam īstenoties, ja? Piemēram, loterija vai, piemēram, pasaka man kādu iekārties uzbūvējuši vai palīdz man izglābt pasauli no ekoloģijas problēmas, piemēram. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Piemēram, tā kā es viņam prasīju vienreiz tam Enrico vai citam čokam, īsti neatceros. Vai cilvēki cieši no ekoloģiskās krīzes? Viņš saka, cilvēki cieši vairāk no domas par ekonomisko krīzi, ekoloģisko krīzi. Cilvēki cieši vairāk no domas par ekoloģisko krīzi nekā par pašu ekoloģisko krīzi kā tādu. Un tad ir tie cilvēki, kas tagad būvē miljonus iekārtas, ne jau tā ekoloģiskā krīze ir vispārībā kā tāda, bet viņi jau ir galvā ieņēmuši, tagad ir ekoloģiskā krīze, prāts jau ir visu strukturizējis, protams, ka ir ekoloģiskā krīze, jo CO2, koki tiek zāģēti, ūdens tiek piesārņots, un taču visu var mākslīgi uztaisīt. Tev atliek tikai noticēt pāris bildēm, ka tu jau esi ieņēmis galvā, tagad ir ekoloģiskā krīze. Mēs nerunājot par finansiālo krīzi, tas ir vispār vēl lielāks bērndārs. Ne bērndārs, bet, prāta spēle. Un tagad viņi centīsies glābt ekoloģisko krīzi. Un tad viņi tādu, kādu vēl ekoloģisko krīzi? Jūs jau tajā bedrē esat tik daudz ko izdomājuši, un tagad jūs vēl esat glābt ekoloģisko krīzi. Vienkārši jāatlaižās. Tā kā, piemēram, viņi atnāk, tu iesēdies dziļi krēslā, un tu nevis izbaudi sevi, savas domas, savu domu vai prāta, domas un prāts bišķiņ atšķirās, apziņa un apzināšanās arī bišķiņ atšķirās, bet tu izbaudi to viņu redzējumu, ja? Viņu redzējumu. Un noliec malā, ne jau jums tas jānoliek malā, es tikai tā saku tā, ideiski, kad noliek malā to, ka man kaut kur jāsteidzās, man kaut kas jāsasniedz, man kaut kas jāglābi, man kaut kas ir vajadzīgs, man kaut kas pietrūkst, tas viss nepilnība nolikt malā un pastīties, kā viņi redz dzīvi. Un tas uzreiz padara to visu daudz vērtīgāk, tas padara to visu tādu, es kaut ko sajūtu, tā kā mieru, es kaut ko sajūtu, tādu iekšēju pārliecību, un tad vairāk tev neietekmē jauns raksts, ekoloģiskā krīze, jauns raksts, politiskā krīze, jauns raksts, visi tie baiļu prāta formas, kas visu laiku tiek sabiedrībā pumpēts, jums atkrīt malā vienkārši. Jūs vienkārši vairāk neesat tajā pasaulē vairāk, kurā tas ir baigi aktuāli. Protams, arī man, piemēram, tur tas čanlīgs notiek, un tad ir tā baigi jāmācās. Nē, bet jāpiešaujās. Tur, piemēram, vārds neatšķirās un atšķirās. Mums tas ir divi dažādi vārdi, ne? Tulkojumā telepātiski pilnīgi vienāds. Tas ir ļoti minimāla atšķirība. Un tad viņš tā, vai es atšķiros, ja es roku ar prieku vai roku tāpat, viņš saka, neatšķiries. Bet tā sajūta bija atšķiries, bet tulkojumā neatšķiries. Netrāpīja, atšķiries, jo tad mans prāts, tas ir pretēji, ko tu domāji. Tā viņš reiz atpakaļ atšķiries. Un tad pastāst kaut ko vairāk. Un, kas tur vēl tāds interesants bija? Tas stāsts par iedomāto Pēterīti, kuram tās Hantels, viņu vispār vakarā
Viņš čats mums tur izdevās, viņi vienkārši pakārās. Kas tas par Pēterīti? Es saku, nav tāds Pēterītis, tas bija izdomāts. Kāds izdomāts? Kāpēc kaut kas vispār jāizdomā? Tas ir tāds stāstījums, jā. Viņš nav eksistējis. Viņš kādas vēl Hantēls tās taču arī ir izdomātas. Un tad viņi uzreiz, tas pats, kas par to loteriju prasīja, tas taču arī ir izdomāts. Man dzīvē viss ir ok, man dzīvē viss ir labi, viņš tā. Bet tas taču ir izdomāts. Tā jau nav patiesība, ko tu saki. Kāpēc jūs fantazējat kaut ko? Ja jums interesē, jūs prasiet tēmu par lietu. Vēl viena lieta. Arī citi prasa, man ir bailes, man pēkšņi nāk virsū bailes. Viņi tā, ok, nāk virsū bailes. No kā? Es nezinu, no kā man ir bailes. Bet pārsvarā viņi vienkārši baidās teikt, no kā ir bailes. Tie cilvēki. Un tad, no kā tad tev ir bailes? Nāk vienkārši virsū bailes. Un tas tā, tev jābūt specifiskam. No kā tev nāk virsū bailes. Tas nav tā, es tagad pieejam, man pēkšņi paliek bailes. Iemesls, doma un vismaz kas tad notiek, vai kā tu secināji, ka tev ir bailes. Un tas ir jāmāk raksturot, tas ir jāmāk pateikt, jo, kā nāk bailes, tev nāk bailes, vismaz no kā tu zini, vai vismaz kuros brīžos, vai vismaz ko tu darīji, kaut ko vēl vairāk. Un tad cilvēki pārsvarā atturās kaut ko tādu stāstīt, kaut gan viņiem tas ir jāzina, jo tas ir ļoti specifiski, un tas ir ļoti pēc tā specifiskas, kas ar tev tieši ir, uzreiz ļoti daudz ko var noteikt, uzreiz ļoti daudz ko var pastāstīt. Tas ir apmēram tā, man ir slikti, palīdz man, ok, tev ir slikti, jāpalīdz. Tad viņi domā, slikti, teiksim, jā, kas viņam ir slikti, viņi pastāst, viņam ir slikti šitas. Bet nevar jau to stāstīt, vajag viņam paprasīt, kurš tieši variants tev šķiet slikts, jo, teiksim, vienam slikti, ja viņam mašīna nelaic no rīta, vienam tas liekas baigi labi, vienam liekas, ka slikti ir slimot, vienam liekas baigi labi ir slimot. Un tad precizējam, kura doma forma tev šķiet slikta. Man ir slikti, jo man meita neklausa, piemēram. Un tad pa meitu tomēr bija stāsts. Un arī otra tā lieta ir, dažreiz cilvēki saka, pasaka, ko es domāju. Bet tad ir divas lietas. Pirmkārt, tas, kas notiek prātā, to jau nevar izsakot, tur ir miljardiem domas. Bet tad ir tā lieta, kas ir tā iekšā enerģētika, kas sēž jau ilgu laiku. Un tas ir tāds būtiskākais. Protams, es visu kaut ko tagad izdomāju, nevis izdomāju, bet stāstu, kam varbūt īsti nav nozīmes, bet tas viņu redzējums katrā ziņā ir ļoti tāds savādāks. Tas domgājiens ir diezgan savādāks. Un es domāju, piemēram, tad, kad Agnese channelingoja to ciplanētiet, vispār cita būtība, vispār cita izpratne nāk cauri. Linda channelingoja esību, vispār cita būtība, vispār cita izpratne nāk cauri. Piemēram, Enrico, vispār arī cita būtība nāk cauri. Un katrs tas, kas taisa tos channelingus, vai katrs cita būtne, ir pavisam unikāla. Un tad, teiksim, šajā brīdī var paskatīties uz to, ka ļoti interesanti, tā ir ļoti liela dažādība, kas tā kā liek pavērties izpratnē vēl vairāk un vēl vairāk vaļā. Manuprāt, tas ir tas vērtīgākais. Es jau prasīju viņiem, es prasīju sev, kas būtu tas visnoderīgākais šajā visā saziņas procesā. Es domāju, gudrākam palikt, teiksim, es nezinu, kaut kādā veidā var pasīties gudrākam. Arī nav tā kā īstais. Piemēram, kļūt kaut kādā veidā garīgākam, arī tā kā nav tas īstais, jo viens ir garīgs, viens ir mazāk garīgs, tas jau nemaina būtību. Viņš tāpat ir, viņš tāpat eksistē, tas cilvēks. Kāds darbība kādā formātu eksistē, es īsti nezinu. Palīdzēt kaut ko, kam ir jāpalīdz. Acīm redzot, ja tā ir, tad tam tā ir jābūt. Kam te iet ko glābt, ko te palīdzēt. Un tad es pats prātuļojot, kā viņš saka, nonācu līdz vienam slēdzienam, kad iepazīties. Tas ir labs. Tas man visvairāk patīk, ieredzēt dažādību, pieredzēt interesantas lietas, pieredzēt kaut ko, kas ir ļoti interesants. Un tad bija tā, jā, tas gan ir forši, tas ir interesanti uzreiz, jo, piemēram, tu iepazīsties ar vienu, kas dzīvo kalnos, tu iepazīsties ar vienu, kas dzīvo pilsētā, tu iepazīsties ar vienu, kas dzīvo, es nezinu, jūrā. Uzreiz baigi interesanti paliek, mums tik interesanti dažādi cilvēki. Vēl viena lieta ir, man no tā Enrico ir pielipis nedaudz runāšanas stils. Tas man riktīgi smieklis pārņem.
vēl viena lieta, ko viņš nedara, es pat sāku runāt skaidrāk. Es laiku runāju tā. Un vēl viena lieta, ko viņš nedara, ir nesaka šitos. Un vēl viena lieta, es mēģināju tulkot to video uz angļu valodu ar subtitriem. Nav iespējams. Tur viss doma pazūd. Jo piemēram, tas cilvēks uzdod jautājumu. Tad es esmu atbildīgs par savām izvēlēm. Un viņš atbild nē. Bet viņš jau atbild ar to, ka tas ir pašsaprotams jā. Un, kad es subtitros rakstīšu nē, komats pašsaprotams jā. Tas arī tā bišķi netulkosies tā. Un tad es domāju, labi, jāmēģina tulkot ar vārdiem. Ar vārdiem tad ir ok, vienkārši viss teikums ir jāpārbūvē galvā uzreiz. Ar paskaidrojumu uzreiz, jo tur ir ļoti daudz, kas saprotams ir no tā, kā mēs runājam, nevis ko mēs runājam. Un tas ir tā baigi interesanti, tas ir kaut kāda, es nezinu, valoda, kas pārvēršās pašsaprotam. Es nezinu, kāda tas ir. Un pa semināru, kas būs iespējams 31. janvārī, ja nesavāksies pietiekoši daudz cilvēku, mēs atcelsim, jo gribās, lai viņš ir tā aktīvāks, tas process, lai viss ir krietni aktīvāks. Ja nav daudz cilvēki, tad arī sanāk par zaudējumiem taisīt to pasākumu. Un tad mēs domājam, labi, 40-45 cilvēki, lai sanāk, un tad ir ok. Tad var gan arī viesis atbraukt, tad gan var par telpām visu samaksāt, un kaut kas nedaudz pašiem paliek. Tā tikai iztērēto laiku. Un tad mēs domājam, tad taisīsim, ka būs 45 cilvēki. Nesavāksies, jo man pašam ir ļoti daudz darba jādara paralēli, un es īpaši daudz laika nevaru tur atstāt tajā telpā. Man vēl pašam daudz jāmācās, tā kā pagaidām es iepauzēšu, aiziešu. Viena smieklīga lieta. Es biju vakar hokeja treniņā, un treniņš beidzās, un es tā, labi, pamētāšu šaibu. Un tad viens šķēliens, otrs šķēliens, trešais šķēliens un stikli izsits. Un es tā, Bet attieksme ir diezgan smieklīga visiem apkārt. Labi, paldies par klausīšanos.